Sveiki! Mani sauc Gatis Līts un esmu ķekavietis. Šodien pastāstīšu, kā jaunā doma organizē būvniecības iepirkumus, kur plānoto 2 miljonu vietā tērēsim 4, kas uzvar sāktos konkursos un par loģiskām likumsakarībām. Man liekas, es savu jautājumu formulēju pietiekami precīzi. Es nesaku, ka jūs kaut ko esat pārkāpuši. Es vēlreiz jautāju, vai bija iespējams publicēt IUB mājaslapā šo iepirkumu, neko nepārkāpjot? Bija iespēja. Nelieli atkāpēji. Pagājušajā video es stāstīju par jaunās varas ielikteņiem pašvaldības uzņēmumā Ķekavas sadzīves servisa centrs. Pirmais svarīgais darbs, ko paveica mūsu novada priekšsēdētājs draugs un paziņa, Dainis Rasa savā jaunajā amatā nomainīja dienesta auto numurzīmi, uzliekot tai savus iniciāļus, par ko, protams, samaksāja ķekavieši. Pie šīs situācijas esmu vainīgs vienas pats. Bez šāda aksesuāra Ķekavai praktiski neiespējams strādāt. Bet kas tad ir ar iepirkumu? Šis ir ciemats Loriķu lauks, kurā plānots izbūvēt kanalizāciju un ūdensvadu. 3 kārtas jau ir izbūvēts un jaunā vara organizēja 4. Plānotā summa šiem būvdarbiem bija 2,6 miljoni eiro. Tā kā 3 kārtas jau bija izbūvēts, tad projektu organizētājiem nebija grūti saplānot 4. kārtas izmaksas. Mēs balstījām to uz iepriekšējo pieredzi, ja, nedaudz palielinot, kā mēs rēķinājām, nedaudz palielinot pieaugumu, kas ir reāls. Bet kaut kas nogāja greizi un konkursā uzvarēja piedāvājums par 4,4 miljonu eiro. Sadārdzinājums no prognozētā iepirkuma apmēra un saņemtiem rezultātiem ir cik liels? Sumāri. Principā dubultā. Prognozētās izmaksas tika aprēķināts 2015. gadā, bet konkurss norisinājās 2017. Būvniecības cenu izmaksas 2 gadu laikā ir cēlušās minimāli, ko Sijā Ķekavas nami bija ieplānojuši ar uzviju. Kāpēc mēs maksāsim 2 reizes vairāk? Vispirms ir jāpaskaidro, kā tiek organizēti valsts un pašvaldības iepirkumi. Latvijā visi būvniecības iepirkumi virs 20 000 eiro tiek publicēti iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, kur katru dienu interesanti var ieiet, paskatīties kādu konkursu, kurā novadā vai iestādē izsludināt. Tas ir ērti, saprotami, pārskatāmi un galvenais atklāti. Bet šis konkurss netika nopublicēts iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. Pamatojoties uz regulu, šis konkurss tika izsludināts tikai mūsu mazā Sijā Ķekavas nami mājaslapā. Šādi uzņēmumi kā Sijā Ķekavas nami Latvijas teritorijā ir 125. Bez tiem pašvaldībās ir siltumenerģijas uzņēmumi, elektrosakaru uzņēmumi, daudz un dažādi sporta, veselības, turismu un citas aģentūras un neskaitām citas kuri var izsludināt iepirkumus. Ir vairāk kā skaidrs, ka fiziski nav iespējams izsakot visai Latvijas pašvaldību iestāžu mājaslapā ievietotai informācijai. Tieši tāpēc ir iepirkuma uzraudzības birojs, jeb IUBS. Es pajautāju Sijā Ķekavas no vadītājiem, kā būvnieki varēja uzzināt, ka ir izsludināts šāds konkurss. Vienkārši tie, kas gribēja to uzzināt, tie arī uzzināja, kam tā lieta interesēja. Tātad tie, kam vajadzēja, tie uzzināja. Par to es nemaz nešaubos. Otrā interesantā lieta, ka šajā kārtā tika būtiski paaugstināts prasības pretendentiem, kas arī ievērojami samazināja pretendentu loku. Un trešā lieta, konkurss tika izsludināts Ziemassvētku jaunā gada laikā. Visneaktīvākajā laikā, kad visi atpūšas un domā par dāvanām tuviniekiem un citiem priecīgiem mirkļiem, un vismazāk par darbu. Mēs vienkārši pielēmsim 1,5 miljonu. Vienkārši tā. Ka varam 11 gadus tās pašas brīvpusdienas maksāt skolniekiem. Ko tur ņemties? Ko mēs te matus skaldam? Miljonus turp, miljonus šurp. Mums taču ceļi ir ideāli. Skolēni pabarot, pabalsti vislielākie Latvijā. Bet kāpēc koalīcija tā rīkojās? Pamēģināsim atrast kādas likumsakarības. Konkursā uzvarējušais uzņēmums ir Sijā ostas celtnieks. Jaunie laiki satiksmes ministrijā, kā izrādās, nozīmē arī tirgus pārdali. Agrāk konkursos uzvarēja konsekventi ACB, Rinders, 8PB, Saules ceļnieks un citi tradicionālie būvnieki. Nu ir parādījies jauns spēlētājs Ventspils firma Ostas celtnieks, kurai nav pieredzes ceļu būvē, toties ir bagāta sadarbības pieredze ar Ventspils domi un Ventspils brīvos. 2014. gadā apgrozījums te ir 41 miljonus eiro. Šis uzņēmējs uzvarēja
iepriekšējais satiksmes ministrijas konkurss par ceļa vecumnieku nerētu būvēšanu par 6 miljoniem eiro un runā, ka uzvarēšot arī turpmāk un būšot galvenais ceļa remontētājs Latvijā. Mūsu novada vada ZZS. Iepirkuma komisijā vada Volānskis, kura sievas tēvs ir ZZS deputāts Saeimā. Un konkursā par dubultu cenu uzvar Ventspils firma, kura bieži uzvar satiksmes ministrijas ZZS kūrētojos konkursos. Vai šeit varētu būt kāda likumsakarība? Nē, noteikti nē. Es domas sēdē norādīju uz jocīgām sakritībām, uz ko priekšsēdētāji atbildēja. Ja par piemēru es ņemu, tad, piemēram, tā tikko skatoties, es atveru un atradu, piemēram, Jelgavas ūdens arī ir savā mājaslapā atbilstoši ievietojis paziņojumu par iepirkumu, kurš jau ir noslēdzies un kur arī piedāvātā līguma cena ir par 20 miljoniem, tā ka citi rīkojas tieši tāpat. Jelgavā? Ko vada ZZS? Šis pats uzņēmums? Nē, nekā kopīga. Mani, protams, pārsteidza, ka mūsu priekšsēdētāji ir ļoti informēti par šā sijā saimniecisko darbību, bet tas vēl būtu sīkums. Būtiskākais ir tas, ka priekšsēdētāji domasēdes laikā deputātiem meloja. Citi rīkojas tieši tāpat. Jelgavas konkurss, atšķirībā no Ķekavas, tika izsludināts gan Jelgavas pašvaldības mājaslapā, gan IUB mājaslapā. Kāpēc mūsu priekšsēdētāji meloja? Es nezinu, bet jāatzīst, ka šī nav pirmā reize, kad viņi to dara. Pašvaldības vadītāji ir atbildīgi par domas darbu. Ja viņi nespēja savā domē noorganizēt tādu darbu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīviem aktiem un likumiem satversmē, ministru kabineta noteikumiem, tad ir stingri jāvērtē viņas atbilstību ieņemamajām amatam. Bet šoreiz arī statisti izdarīja visu, kā vajag, un lēmums tika pieņemts. Balsoju par, bet jācitē kolēģa Andra Ceļmalnieka vārdi, ka jāmēģina citēt. Jūtos nevisai labi. Bieži cilvēki saka, kritizē, dod risinājumu. Man ir ļoti vienkārši risinājums šai situācijai, kas tika piedāvāts arī domasēdes laikā. Atcelt šo konkursu, izsunāt to vēlreiz normālā laikā, samazināt prasības pretendentiem, bet galvenais nopublicēt informāciju iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā. Un man ir liela pārliecība, ka pretendentu loks būtu ievērojami lielāks un mums izdotos ietaupīt, ja ne 2, tad vismaz 1 miljonu eiro. Bet ZZS negribēja rīkot atkārtot šo konkursu. Kāpēc? Un kā jūs domājat? Tas šodien viss. Ja jums patīk mans video un vēlaties turpmāk saņemt no mums ziņas, tad noteikti piesakojieties mūsu Facebook lapai Ķekavietes biedrība. Viss laimīgi! Bet laiks negaida uz tām jāiet uz priekšu. Stabilitāte, profesionalitāte, prognozējumība. Tās ir 3 lietas, ko mēs garantējam. Fjol så gick jag med herrarna i hagen, aj, aj, med herrarna i hagen, ja, med herrarna i hagen. I år har jag någonting som sparkar i magen, aj, aj, som sparkar i magen, ja, som sparkar i magen.